Baltābele ir viens no vecākajiem Latvijas senioru deju kolektīviem, kas savus pirmsākums meklē Bērģu ciemā 1958. gadā. Iesākumā pēc kara, kad cilvēki bija noilgojušies pēc socializēšanās, ciema padomē aktīvākie biedri pulcējās netālu no Latvijas Brīvdabas etnogrāfiskā muzeja, lai veidotu dažādas interešu kopas, tai skaitā arī deju grupas. Ko tad visu laiku tik sēdēs un dziedās, vajag vairāk arī dansot. Dancotāji netrūka. Pirmie mēģinājumi notika Brīvdabas muzejā, vecajā administrācijas mājā, jeb Bonaventuras muižā. Bija tāda situācija, kad nevarēja dikti plaši izplesties, jo 8 pāri, tas bija tā, knapi. Un pirmo kolektīvu vadītāju izvēlēs no pašu vidus Bērģu ciemas padomes sekretāri Zaigu Eihmani. Viņa mācēja aicināt kopā ļaudis un radīt prieku uz deju un spēja aizvest gribētājus uz pirmajiem pasākumiem Rīgas rajonu un Republikas dziesmu deju svētkos. Bet 1961. gadā visi kolektīvi pārcēlās uz jaunām telpām, jaunuzceltajā Rīgas rajona kultūras namā. Un tad arī Rīgas rajona kultūras nama darba veterāni deju kolektīvs sāk aktīvi piedalīties mākslinieckās pašdarbības skatēs un turēja stabilu dalībnieku skaitu, kas bija 8 pāri. Bet savu oficiālo piereģistrēšanu kolektīvs ieguva 1962. gadā, kurš arī līdz šai dienai tiek atzīmēts kā dibināšanas gads, taču kolektīva nosaukums tad vēl bija Rīgas rajona darba veterānu deju kolektīvs. Baltābele tā ir tāda, diezgan raiba publika ar dažādām cilvēku, respektīvi aktīvām darbībām ikdienā, bet kuras visas vieno viena lieta dejošana. Tā skaitā mani. Un tāpēc mēs tā sanākam, katrs no savas puses, mēs apspriežam savas lietas reizēm, bet galvenais mēs dejojam. Vārds Baltābele man asociējās tikai ar deju kolektīvu mūsējo Baltābeli. Pilnīgi un noteikti. Es domāju, ka viennozīmīgi mēs varam te daudz gudri kaut ko stāstīt priekš, kā mums ko vajag. It sevišķi tas man nepatīk šeit tad, kad deputāti saka priekš, kā mums tas vajadzīgs. Pirmkārt, tā ir seja. No vienas puses tā ir seja novada, kas atpazīstamību dod. Un otras puses arī šie kungi un dāmas, kas šeit ir lielākā daļa, tomēr ir vietējie. Un ka viņiem ir laiks, kur atnākt, nodarboties, pavadīt brīvo laiku, teiksim, savu hobiju attīstīt. Es domāju, tas viennozīmīgi ir tikai pozitīvi un apsveicami. Viņš bija viens no retajiem kolektīviem, kas šeit bija un kas arī nesa, teiksim, to domas vārdu ārpus novada tikai. Jo mūs jau pazīst pa visu Latviju, ne tikai pa visu Latviju, ja. Kolektīvu visiem zināmais nosaukums Baltābele tapa neilgi pēc oficiālās piereģistrēšanas, kur par nosaukumu balsoja žūrija, tādā kā konkursa variantā. Visi tā brīža dejotāji kopā ar Alīdu anonīmi iesūtīja savus variantus nosaukumam žūrijai un uzvarēja vārds Baltābele, ko izdomāja Ārija. Kādu dienu savā darbā vērojot Brīvdabas muzeja sētas saimnieci. Tās ābeles ziedēja. Un viņa bija iznākusi ar savu balto širci ārā. Viņa kaut ko nesa uz to mazo klētiņu, vai tas bija kāds darbarīgs vai kas, bet to es neatceros. Vienkārši tautas tērps, baltais šircis priekšā nenosmērē, un mana lepnā saimniece lepni kā gulbis peldēja tur uz to klētiņas pusi, un viņa piestājās zem ābeles ziedošās. Jā. Un tā, nezinu, ko viņa skatījās, vai cik daudz labi zied, vai kā. Un viņa tā pacēlusi degunu uz augšu, skatās uz to ziedošo ābeli. Un viņa izskatījās tik pasakaina. Jūs variet iedomāties, zied ābele, kā kupena, balta, skaista. Un apakšā saimniece ar baltu blūzi un priekšautu arī skatās kaut ko, kas tajā ābelē ir. Un viņai tie mati ar to ābeli saskanēja. Un man uzreiz radās doma, paklau. Mēs taču arī esam visi veci un sirmi.
Tā. Jā. Es domāju, mēs taču tā kā baltas ābeles izskatāmies. Jo ābelī nav slaidskoks, ābelī ir devīga. Nu, lūk tā. Un man tā ienāca prātā uzreiz, kad vai baltābele. Un es aizsūtīju slēgtā aploksnē savu ieteikumu mūsu Rīgas rajona darba ļaužu Rīgas rajona darba veterānu deju kolektīvam. Jā. Jo kas to var izrunāt? It sevišķi, ja piedalās lielos svētkos. Es sāku to, un kāpēc nevar mums būt kārtīgs nosaukums, tāpat kā jauniešiem visādas liesmas, danči, dainas un tam līdzīgi. Nu, īsi un skaidri. Visi zina, kas tie tādi pa slavenībām. Mēs arī varam. Un tad viņa teica, vispār jā, kāpēc ne? Nu, un tad viņa noskaidroja, un mēs jau uzreiz arī pašā vakarā mēģinājām laikā visi gudroja tos nosaukumus, bet nedrīkstējām teikt. Mums bija noruna, ka mēs aizlīmēsim aploksni, tad ieliksim to, ko mēs domājam. Un tad, lai žūrija, kaut kādi sveši cilvēki, kuriem nav ne jausmas par mums, lai viņi apskatās, kurš nosaukums viņiem patiks. Un izrādās, ka mana baltābele tā arī aizgāja, jā. Un arī emblēma, ar ko ir atpazīstama baltābele, tāpa ļoti nelielā laikā pēc nosaukuma apstiprinājuma, un to izveidoja Biruta, viena no grupas dejotājām. Bet līdz ar baltābeles 50 gadu jubileju tāpa pēdējā versija, esot gan spoža un uzkrītoša, gan gudinot oriģinālo dizainu, ko veidoja Biruta 1962. gadā. Kolektīvu no 62. gada sāka vadīt Alīda Bernava. Viņa jau bija oficiāli vadītāja un oficiāli ar visu koncertu meisteru. Nosprieda, ka viņa būs baigi foršā, jo ar abām rokām viņu pagrāba. Alīda Bernava kopā ar baltābeli strādāja 26 gadus. Un dejotāji bija ļoti apmierināti, jo viņiem patika Alīdas stils, Alīdas darba metodes, un Alīdas attieksme pret šiem cilvēkiem. Un viņa izdomāja vienmēr kaut kādas ekskursijas. Mēs katru vasaru ar Alīdu braucām ekskursijās. Visu uztvēra humoru. Viņa bija pārsmējusies mūsu dēļ, vai cik reiz. Un tad viņa raksturoja, kāpēc viņai nāk smiekli. Nu, tad, protams, mums arī nāca smiekli. Jā. Un viņa nekad nebija asa. Tu tad iestāvēsi, vai tu darīsi to? Nē, tā nē. Alīda ļoti, ļoti sirsnīgs cilvēks. Es neteikšu, ka mēs tā ļoti kontaktējāmies ārpus šīm te robežām. Jā. Darba stils, kā man dejotāji stāstīja, ka esot bijis tā, ka viņa nāca izsmieties, jo katra kustība tika pasniegta ar humoru. Viņa paņēma viņu aiz tām bikšu staram un teica, nu Sīmanīt, nu šitā liec to kāju. Nu, vai tas nebija tas pasakaini? Un netika pacelta balss, ja kādreiz kaut kas nesanāca. Un viss mēģinājums vienmēr ir beidzies ar tādu gardu smieklu pēcgaršu. Mēs nekad neaizmirsīsim viņas tos zidros smieklus. Jo Alīda pēc dabas jau bija tīri jautrs cilvēks, humormīlošs. Un deju repertuārs tika veidots speciāli šiem cilvēkiem, kas tas deju stils piestāvēja viņiem. Alīda sastādīja visu programmu, visu izmēģināja un salika tā, kā viņa ir, tā kā viņa likās, kā vajag. Un attiecīgi arī tā laika mūzikas mode, kāda bija, arī tas deva lielu iespaidu šo deju choreogrāfijām. Alīdai ļoti patika pūtēju orķestra mūzika, un bieži vien viņi veidoja dejas uz pūtēju orķestriem. Un tādēļ arī tika izveidots tāds televīzijas raidījums, kurā spēlēja pūtēju orķestris Zaļumballi, un savukārt Baltābeles seniori piedalījās kā Zaļumballes masu skats, kā dejotāji šajā ballē. Protams, tur bija arī jaunieši un vēl citi skatītāji klāt, kas tika iesaistīti šajā filmēšanas procesā, bet tā ideja un tas pamats nāca no pašas Alīdas.
Alīda no šīm te latviešu dejām pamazām pārgājusi tām saucamajām balles dejām. Lai tie pretīm arī dejo, lai jau nav tikai mums vieniem. Balles dejas, it kā tādas dāmas klīrīgas, mums speciāli tērpi bija. Melni ar baltām melni pumpainām blūzēm, ar šlipsēm. Un mums bija cepures. Tas bija balles dejā. Un cilvēkiem tas patika, kad nav jādejo tikai tas latviskais, bet arī to prieku rada tas, ka tu vienkārši tā kā uz zaļumballi var aiziet un izpausties. Ja? Un tās balles dejas bija ar dažādiem priekšnesumiem, stāstiem. Mums varbūt šobrīd liekas, ka tas pats par sevi saprotams, normāli, bet toreiz tas bija, ka tu no tā tautu tērpa, no tā vienkāršā darba apģērba vari atkal ieiet šajā lomā, ka tu esi kāds cits tēls. Un tas deva senioriem tādu jaunības sajūtu, ka viņš var atkal izdzīvot to emocionālo, to priecīgo, to jaunības, to eliksīru ielikt tajā dejā iekšā un to valsi izgriezt kā toreiz senos laikos. Iesākumā, lai cik tas dīvaini būtu, iesākumā nāca kolektīvā dancot pārsvarā vīrieši, un sievu bija mazāk. Un laikam ejot, arī tas pāru skaits paplašinājās pateicoties šiem pirmajiem, kas dibināja kolektīvu, jo viņi aicināja palīgos ne tikai sava vecuma cilvēkus, bet arī jaunākus. Viscenākā dejotāja Baltābelē ir Ārija Doroškina, un viņa nonāca šajā kolektīvā pateicoties savai mammai, jo mamīte dejoja, un bija tāda situācija, kad ir tie 6 pāri, tādi pilnie 6 pāri, un pārējiem, kas tur bija, tiem tās otras pusītes vēl nebija. Un kā mēs zinām, ka latviešu dejā visas horeogrāfijas un zīmējumi balstās uz 8 pāriem, tad vajadzēja papildu spēkus. Tajā laikā bija tā, kad viņi iesāka ar 6 pāriem, pievienojās papildus jauni cilvēki, un tad tas sastāvs ilgu laiku turējās stabiliem 10 pāriem. Kāpēc cilvēki nāca kopā dancot? Nāca kopā pirmkārt tāpēc, ka ļoti iekšēji jūta to vajadzību pēc tā latviskā. Un visi ar lielu prieku gāja, jo tā bija tāda cita pasaule, kur bija līdzīgi domājoši, priecājās par to, kas ir labs, skaists, pie reizes lepnis, ka tomēr kaut ko prot. Un nav jātup mājā, nav jāklausās kaut kādas dumības. Kā jau mēs zinām to vēsturi, tad tas bija tāds nevisai patīkams laiks, bet dejotāji mēģināja caur šo dejas izpausmi saglabāt gan to latvisko tradīciju, kas skaitās latviešu rotaļas, kuras rotaļas tika pārveidotas par dančiem. Savukārt, saglabājot un ieliekot horeogrāfijās to latvisko sajūtu, to dziedājumu, to dejas izpildījumu. Un laikam ejot, lai kādi nāca tie jaunie uzstādījumi no ārpuses, tik un tā mēģināja to savu, to latvisko līdzsvarā turēt ar to paralēlo pasauli. Tauta vēlējās atpūsties, un šī atpūta viņiem izpaudās caur šiem dančiem. Viņi sanāca kopā līdzīgi domājoši, ar interesēm līdzīgām, un līdzīgi, kā teikt, atpūsties kustībā, nevis vienkārši sēžot un runājot un tā. Bet caur šo atpūtu cilvēki arī ieguva jaunu enerģiju, jaunu emocionālo lādiņu savai nākošai darba dienai, savai darba nedēļai. Un tas emocionālais līdzsvars bija ļoti svarīgs. Kolektīvs 60. gados ļoti aktīvi darbojās arī pasākumos, kurus apvienoja gan novads, gan pagasts, gan novads, gan arī Latvijas mērogā.
Un svarīgi bija piedalīties šajos pasākumos, jo cilvēki gribēja sevi parādīt, gribēja savu kolektīvu parādīt, un savukārt arī vadītāji varēja, viņiem bija iespēja radīt kaut ko jaunu, dot no sevis kaut ko jaunu tautai. Un nozīmīgākie svētki bija novadu svētki, kur sabrauca kopā, piemēram, viens liels rajons, gan dziedāt, gan dejot. Un paši svarīgākie svētki, protams, dejotājiem bija lielie deju svētki. Šajā laika posmā bija tā, ka nebija, ka cilvēku sastāvs ļoti mainītos. Tie, kas iesāka dancot, tie arī dancoja līdz cik vien ilgi spēja viņa veselība. Ja. No 58. gadu līdz 88. Nomainījās kādas, varbūt tādi 2 sastāvi. Par sastāvu sauc tādu grupiņu, kur tāds pamatiņš, teiksim, 8-10 cilvēki, ja, kas vienkārši nāk, tas ir viņu dzīvesveids, viņi no tā nevar atteikties, un viņiem tas ir 2 reizes nedēļā ierakstīts, kad ir jābūt tai kalendārā uz mēģinājumu, ja. Bet tie pārējie tad attiecīgi no tām situācijām, no dzīves apstākļiem, vai nu viņš vairs nevar, vai nu viņš vairs nevēlās, bet pārsvarā tā ir veselība, kas traucē cilvēkiem, kas liek pārdomāt, vai viņš var nākt uz mēģinājumu vai nē, vai piedalīties pasākumā. Protams, ir bijušas arī grūtības kolektīvam, ir sevišķi, ja kādam no savējiem dancotājiem notiek kāda nelaime. Tas ir viens. Pirmkārt, tas ir emocionālais pārdzīvojums visiem. Otrkārt, ja kolektīvam ir kaut kur jābrauc, bet daudzi netiek, piemēram, vai nu tur darbs, vai tur ģimenes apstākļi kaut kādi, arī tā ir problēma, jo, kā mēs zinām, deju mēs varam parādīt tikai tad, ja ir tie pilni 8 pāri. Lielākās grūtības bija radīt sev tērpu komplektus. Pirms mēs nobeidzām gatavot koncerta programmu, mums jau bija jāsagatavo savi tērpi, jo ar tērpiem toreiz bija diezgan. Jo tās bija finanses, tās ir finanses arī mūsdienās, ja, bet tajos laikos viņiem bija no nekā jāizveido kaut kas. Un tad, protams, gāja prasīt palīdzību vai nu ciema padomē vai Rīgas rajona padomē atbalstu, lai iegādātos šos jaunos tērpus. Tas nekas, ka mūsu pirmie tērpi, Rīgas rajona deju, veterānu deju kolektīvs, tad bija Bārtas tērps. Bārtas tērps netapa no mums. Bārtas tērpu pagādāja Zaigā caur kaut kādām kultūras ministriju vai iestādēm. Tie bija norakstītie tērpi. Valsts ansamblis, kuram tie tērpi tika norakstīti, jo skaitījās veci, un viņiem kaut kur bija jābrauc, un viņiem gatavoja jaunus. Un mēs tikām pie Bārtas tērpiem. Tā kā latviešu tautas tērps ir ārkārtīgi bagāts audumā, mums tie Bārtas tērpi pat viskuplākajiem derēja. Un laboja, sākumā tur paši kā mācēja tā šūvana laboja, vai ne. Tad mēs rūpējamies par trenītērpiem, lai mums būtu vienādi, ka mēs ejam laukumā, lai mēs varam paši sevi saredzēt. Jo viņam te ir tā kā zīmīte, tā baltābele, un mugurpuse arī, bet tāda smoka, nevis kaut kāda tāda. Tad jau padomjas laikā, tad jau tur kultūras nams rīkoja visas tās lietas. Un kultūras nams teica, ka viņi ir iedalīt naudu, kad vajag tērps. Un tad izdomājām, ka taisīs šitos. Tas brūnos galos. Jā, es nezinu, Birzgals tērps. Birzgals tērps tas bija. Kad taisīs tos, un tā arī valsts mums iedeva tos tērpus. Pārmaiņu laiks sākās tad, kad Alīdai sašķobījās ar veselību. Un sašķobījās ar veselību, un kolektīvam darba process viss turpinās. Baltābelē tādā momentā bija kaut kāda krīze. Tas ir loģiski, tas ir katram kolektīvam, kaut kur mainās paudzes, kaut kas notiek. 80. gadi tie jau bija tas laiks, kad juta to pārēju, kad mostās atmoda,
kad mostās cilvēkos vēlme kaut ko tādu savu, pastāvīgu. Viens no būtiskākajiem atmodas laika notikumiem priekš kolektīva bija folkloras festivāls Baltika 88. Tur piedalījās Ojārs Grasis kopā ar Tautas deju ansambli Ritenītis un kopā ar senioru kolektīvu Baltābele. Un bija sagatavots deju uzvedums Saimes Danči. Tas bija vērienīgs pasākums ne tikai šiem kolektīviem, tas bija vērienīgs pasākums vispār Latvijā kā tāds. Un nozīmīgākais koncerts bija Dzintaru koncerta zālē. Deju uzveduma ilgums bija 15 minūtes, un šo pasākumu atspoguļoja arī Latvijas televīzijā. Un uzvedumā tika rādītas tautas tradīcijas, sadancošanās, un attiecības, kā jaunieši prot sadzīvot kopā ar vecajiem. 1988. gadā par kolektīvu vadītāju kļuva Ojārs Grasis. Ojārs Grasis ir horeogrāfs, dziesmu un deju svētku, godu virsvadītājs, spilgta personība un izcils deju skolotājs, kurš savā darba mūžā ir izaudzējis vairākas dejotāju paaudzes. Savas dzīves sākumā beidzis būvniecības tehnikumu un dejot sācis Pumpuru vidusskolā pie Osvalda Štrausa. Būdams apdāvināts dejotājs, Ojārs nokļuva Valsts Vilharmonijas deju ansamblī Sakta, kur turpmāk kā Valsts Vilharmonijas solists kopā ar partneri Es Līberi ar raksturdejām iepriecināja skatītājs Latvijā un pasaulē. No 1968. gada kopā ar dzīvesbiedri Zigrīdu Grasi uzsāk kolektīvu vadītāju gaitas TTP Kultūras nama deju kolektīvā. No 1972. gada Ojārs Grasis strādā par deju kolektīvu vadītāju deju ansamblī Ritenīts un atdod tam savu pedagogu un horeogrāfu talantu, kā arī enerģiju gandrīz 30 gadus. Un tad jau sako darbs Garkalnes novadā ar senioru deju kolektīvu Baltābele. Ojārs Grasis savas karjeras laikā atcerēs vairāk nekā 30 dejas. Viņa dejas Noras malā, deju svīta meitu polka, puišu polka, polkas ar mainīšanos, pie cepuras mans zieds, pagriezies saulīt pie Dzintaru jūras, pļāpas joprojām ir dejotāji iemīļotas un dejotas. Ojārs Grasis ir bijis 10. un 12. deju svētku virsvadītājs un 13., 14. un 15. deju svētku godu virsvadītājs. Būdams atzīts jauniešu kolektīvu vadītājs un horeogrāfs, Baltābeles kolektīvam atnestam jaunu enerģiju un radošumu. Ojāra vadībā kolektīvs aktīvi piedalījies skatēs un dziesmu deju svētkos un sasniedz augstus rezultātus visos pasākumos, kuros piedalījās. Un kolektīva saliedētība un motivācija bija kā degviela Ojāra talantam. Šis tandems starp Baltābeli un Ojāru Grasi sekmīgi turpinājās līdz 2009. gadam. Ojārs Grasis ar senioriem jau bija pazīstams tādā sakarā, kad Tautas deju ansamblī Ritenītim viņš veidoja uzvedumus, deju uzvedumus. Un šajos uzvedumos viņš iesaistīja arī seniorus. Viņš bija savs cilvēks, viņš jau zināja, kas tur paralēli tai kultūras namā notiek, kurš strādā un kā strādā un kādā stilā strādā. Es vienkārši viņu apbrīnoju jau tad, kad es nezināju, kas viņš ir, bet caur muzeju un caur to kultūras namu. Apmēram tā atverās durvis un ienāk cilvēks, neteiksim, ka galīgi uzvalkā un ar smokingā, bet principā uzvalkā ar baltu kreklu, tāds savulains, sasveicinās, palocās. Un tad viņš saka, kāpēc viņš ir atnācis, ka viņš pateica, ka viņš būs tas virsvadītājs. Es domāju, tad jau gan labi. Un es viņu uztvēru kā tādu atvērtu, labestīgu cilvēku, kurām ir mīļa deja. Viņš ir vienmēr bijis ar stāju, ar ārkārtīgi iekšu lielu inteliģenci un protams, harizmu, un, protams, viņam patika arī meitenes, un viņš mācēja būt galants. Viņš vienmēr ir bijis ārkārtīgi galants. Un es domāju, ka tas, kāds ir bijis tas vadītājs, kā viņš ir iedevis to līniju kolektīvam, ka lielākā daļa un kolektīvā noturējušies vienmēr tie cilvēki, kuriem es gribētu tomēr teikt, ka Baltābelē gan agrāk, gan tagad ir
pietiekami augstas intelekta līmenis. Tā kā es fotogrāfijas biju redzējusi un šo to dzirdējusi, es domāju, kāds viņš būs saskarstmē. Un es tā biju iedomājies, ka varbūt viņš būs tāds, varbūt drusku vīzdagunīgs vai. Un atkal tas pārsteigums, cik viņš ļoti delikāts, smalkjūtīgs un to, ko sauc par tādu veco skolu, kad cilvēks, ja viņam ir kas sakāms, viņš to var motivēt. Un absolūti bez konflikta cilvēks. Man, tā kā es viņu redzēju, ja? Ojārs ir absolūts kultūras cilvēks. Pat šiem 23 gadiem es nereizi nedzirdētu, ka viņš kādu aprunātu. Es neesmu dzirdējis, ka viņš pacel balsi. Kā vīrietis, absolūtais džentelmens. Līdz ar to, ja pa Ojāru man jāsaka, tad tas ir mans foršākais, mīļākais kolēģis. Droši vien to, kāds Ojārs ir kā cilvēks, kā bijušais dejotājs, kā vadītājs, ir noteikti tie 50 profesionālo gadi ir veidojuši. Man tiešām ir laime, tāpat kā Baltābelē, būt kopā kādu laiku ar Ojāru. Un Ojārs vīrišķīgs, ļoti vīrišķīgs un vienmēr žakutē un vienmēr galants. Starp citu, mēs dīcām riņķi apkārt un visādi, lai Ojārs nāk pie mums. Ojārs jau šādi un tad viņš bija virsvadītājs arī. Un viņam kaut kā mūsu veči bija paprātam. Jā. Un viņš arī ir tādu humoru izjūtu, ir vai ne, un tāds. Un viņš arī nelamājās. Jā. Viņš tikai nokomentē kaut kā. Visi atkalozēja ha, un tas, kurš vainīgs, tas nosarcis tā kā skolas bērns, nākošreiz es tā nedarīšu. Jā. Bet, vainas apziņa, bet ne jau tādā sliktā nozīmē. Ojārs ļoti vienkāršs kolēģis un nekad neliekas padomu, ļoti pretīm nākošs atsaucīgs. Ojārs Grasis bija īpašs cilvēks un īpašs deju kolektīvu vadītājs. Viņam raksturīga bija tā ārkārtīgā cilvēku cieņa, tāda tolerance, tāda absolūti smalkjūtīga un inteliģenta attieksme. Un viņam bija ļoti grūti bieži vien mums aizrādīt vai pateikt kādu rupjāku vārdu kaut kādā tur mēģinājuma procesā vai jebkurā tai situācijā. Lūk, bet bija interesanti, bija jautri un bija jauki un bija tāda ļoti, ļoti atbrīvota sajūta visā tā kolektīvu sastāvā un arī dejojot tieši Ojāra vadībā. Es domāju, tīri cilvēciski, un arī tēvs noteikti vienmēr nekad nav atbalstījis vispār kaut kādas intrigas un tādas lietas, kad noteikti tā kā savstarpēji, man liekas, ka es arī gan ritenīties dejojos, gan arī Baltābelē, kad nav kaut kādas tur iekšējas kaut kādas intrigas, kas ir dzirdētas, kad ir citos kolektīvos, tas noteikti ir savstarpēji. Jā, ka nekad tas nav bijis, un iespējams, ka tas ir saistīts ar Ojāru, ka viņš šādas lietas neatbalsta, tās nav viņa, ja, tas ir, kā ir, tā ir, ja, vienkārši, un nav tur, īpaši izcelt kādu, solo dejotāji, kas tad ir tagad īpašākie, un tad tur būtu jācenšās un kaut kādā veidā jākonkurē, bet tā draudzība vienmēr ir. Un es domāju, ka tas ir raksturīts visos kolektīvos, kur Ojārs ir arī strādājis. Ojāra harizma, tas bija kaut kas neticams. Tā atmosfēra, kas toreiz valdīja Baltābele, viņa ļoti atkarīga bija no pašā vadītāja. Nebūtu tāda vadītāja un nebūtu tas atmosfēras, kas bija toreiz Baltābele. Ojāram piemita tāds mierīgs raksturs, ļoti vēss prāts, un nekād mēģinājumos mēs nedzirdējam no viņa
kaut kādu neapmierinātību. Vienmēr viņš mēģināja izstāstīt, un ļoti daudz viņš ieklausījās mūsos. To es teicu viņa jubilejā, un to mēs uzsvēru. Tagad tas bija mūsu maestro, tā kā ir maestro Pauls, tā mums bija Ojārs maestro, kas radīja mūsu dejas, kas mūs vadīja. Tas ir īsi. Tā, man liekas, ar to ir viss izteikti. Cik es viņu pazinu šo, nepārāk garo sprīdi, man liekas ļoti dvēselīgs un sirsnīgs cilvēks, un tas, kas viss viņam nāca no sirds. Tādu cilvēks laikam reti var sastapt, un tāpēc arī domāju, ka līdz pēdējiem brīdim viņš bija kopā. Cik varēja. Veselība ar veselību neko nepadarīs, bet ar viņu bija vienmēr patīkami aprunāties un viss. Un nebija ne augstprātības, nekas, kaut gan, pēc tiem visiem viņa tituliem un viss, tur varētu būt arī deguns bišķi augšā un tam līdzīgi, ja. Bet viņš laikam bija no tās paudzes, kas nāca, kam nebija tas lepnums, bet kas darīja savu darbu un bija par to priecīgs. Tikai to labāko par Ojāru. Runājot par Ojāru Grasi, es viņu atceros no tiem laikiem, kad es pati tikko sāku dejot mazajā ritenītī. Man bija toreiz vēl 16 gadi, varbūt 16 gadi. Un es zinu, ka bija kaut kāds, mēs gatavojamies kaut kādam lielam notikumam, svētkiem, un vajadzēja atnākt Ojāram Grasim uz jauniešiem uzlikt jaunu deju. Vai tur kaut ko piekoriģēt. Un bija tāda situācija, tāds ņigu-ņegu notiek mēģinājumā, un te pēkšņi atverās durvis un nāk iekšā Ojārs. Un iestājās absolūts klusums. Un nevar saprast, es brīnījos, kāpēc, kas un kā, kas tas cilvēki, kad visi pārējie pēkšņi apklust. Un tiem jauniešiem bija tāda liela pietāte pret viņu. Jā, kungs bija šarmants, ar baltiem matiem, elegants, ļoti pieklājīgs. Nezinu, kā citiem likās, bet man likās, ka viņš vienmēr runā mierīgi. Un ar to savu mierīgo runāšanu valodu viņš panāca jebko, ko viņam vajadzēja. Viņš no jauniešiem mācēja dabūt ārā gan to raksturdēju, gan to spriganumu, un viņš mācēja atrast pareizos vārdus, lai radītu šo dejas noskaņu, lai radītu šai dejai attiecīgo raksturu. Savukārt, vēlāk jau man viņš likās kā tāds baltais tēvs, kā saka Krišāns Barons, jo viņš vienmēr, tajā laikā jau, kad es sāku strādāt vēlāk, kad viņš atvēra durvis un nāca zālē iekšā, man arī vienmēr gribējās tā paklanīties. Ojārs patiešām bija māksliniecisks dvēseli, un to laiku, Baltābeles, to laiku, kad viņš bija, mēs varētu nosaukt par šlāgeru laiku. Jā, tas tā. Tieši par šlāgeru laiku. Ojārs uztaisīja ar labas tautas dejas, bet viņam bija speciāls ķēriens, var teikt, uz šlāgeriem. Un nepavelti nāca citi kolektīvu vadītāji, kas gribēja kaut ko uztaisīt līdzīgi, pie viņa konsultējās. Ojārs bija ļoti radošs cilvēks. Viņa laikā Baltābelē, manuprāt, bija ļoti interesanti strādāt, jo viņam patika šlāgeri. Tas bija tas posms, kad arī mūzikā radās jauna mode, jauni stili nāca. Tautai ļāva vairāk dziedāt, vairāk izpausties, un arī šie šlāgeri uzrunāja Ojāru. Viņš pats savā jaunībā, droši vien kopā ar Zvigu un vēl ar saviem draugiem un tā laika dejotājiem bija piedzīvojis baldes, kurās skanēja šī mūzika. Tā viņam bija tuva. Bet kas Ojāram bija? Viņa stiprā puse bija tā, ka viņš cēla šo ziņu, rādīja šo ziņu, lepojās ar to, neuzskrēja vārdiem. Bet tas viss bija ļoti labas galvenas robežās. Tā ir tā Ojāra uzvara tajā. Es domāju, ka viņš arī iedrošināja vairākus koreogrāfus
tad meklēt piemērotāku mūziku tieši to, kas dejotājiem piestāv katrā konkrētajā vecuma posmā. Viņš dzirdēja dziesmu, ja, un viņam jau galvā radās, kā varētu izdejot to visu. Viņam tas viss radās galvā, un tad viņš atnāca, un tad viņš mēģināja, vai mēs varam tādu soli, vai mēs varam tādu iztaisīt. Un tas viss viņam bija jau. Ojāram pateicoties modē nāca arī šlāgeru dejas, jo iepriekš jau šlāgeru dejas uz skatuves nerādīja. Ja, tas bija tas posms, kad veidojās kaut kas jauns. Protams, tas viņam nebija viegli. Daudzi pretojās tam, bet viņš mācēja to šlāgeri parādīt tā gaumīgi. Viņš ļoti mīlēja tās priecīgās, nenopietnās dziesmas un mīlēja uz šīm dziesmām veidot koreogrāfijas. Līdz ar to, un tajās koreogrāfijās viņš lika iekšā arī to savu to eleganto smeti. Kā piemēru es labi atceros arī kā meitene bija deja senioriem pie cepures man zieds. Un tas bija tā, ka tad, kad viņi uznāk uz skatuves, pirmais, protams, ir tāds smaids sejā, cik amizanti, un otrais bija atkal tas humors, ko tie seniori varēja katrs dejotājs no sevis ielikt iekšā tajā lomā. Sava veida uzvedums, sava veida teātris, un tajā pašā laikā tas deva tādu ļoti pozitīvu emocionālo prieka devu. Principā tas notika no 88. gada kaut kur līdz 2009. gadam. Tas bija tāda 10 gadi, kad tas bija tāds baigais top notikums, jo ne tikai senioru kolektīvos šo žanru sāka piekot, bet arī nu jau pat arī vidējās paaudzes kolektīvos un jau arī jauniešu kolektīvos. Ojārs nebija vienīgais, kas darbojās ar kolektīvu. Viņam vienmēr ļoti labs partneris bija viņa paša sieva, kura bija tāds kā stingrs cilvēks, īpaši tajos brīžos, kad tuvojās skates, tuvojās nozīmīgi konkursi vai pasākumi. Un tas notika tā, ka ja Ojārs veidoja danci, zīmējumu, viņš izpaudās tā, radoši. Ja? Viņa bija tā, kas atkal to visu precīzi, sīki, smalki, tehniski iztīrīja. Viņi ir ļoti dažādi. Viens tas strādāšanas stils bija ļoti dažāds. Ojāram ir tās radošās lietas un tā vīzija un viss tas, kā tas iznesīsies uz skatuves. Ja? Protams, ka tādam cilvēkam tiem sīkumiem pievērst uzmanību ir diezgan grūti. Un tad šī bija mamma, kas visu tīrīja, darīja tā, lai tas izskatītos vēl skaistāk. Un uzreiz iestājās tāda uzvilktība un, kā lai te pasaka, vai dienīgi, ka tik mēs kaut ko neizdaram nepareizi. Bet tāda bija, es nezinu, varbūt citi savādāk, bet es uztvēru viņu tādu. Zigrīda tad nāca un teica, kur tu izvezi? Ievelc vēderu! Ievelc vēderu! Meitenes savāciet savu saimniecību. Krūtis uz augšu, galviņu uz augšu. Tas nozīmē, ka jāiztais no muguras, jāievelk vēders, jānospriego savus augums, un jāparāda savus iznesīgums. Kolektīvs ir piedalījies visos dziesmu un deju svētkos kopš savu dibināšanas brīža. Deju svētku kolektīviem ir īpaša vieta viņas sirdīs, jo piedalīšanās tajos ir viens no viņas pildītākajiem mirkļiem. Un tajos ir ieguldīts daudz darba, gan caur skatēm, gan treniņiem, lai svētkos būtu labas vietas Daugavas stadionā. Viņi ļoti aktīvi piedalās praktiski visās deju skatēs. Tas bija svarīgi, lai nokļūtu uz lielajiem deju svētkiem. Tā bija tāda sava veida pārbaude visiem dejotājiem, cik tu esi apguvis repertuāru, cik tu kvalitatīvi to proti pasniegt. Un senioriem arī bija svarīgi sajust to garšu, kurā vietā konkrēti stadionā viņš atrodās tajos deju svētkos. Piedalījos pirmajā simtgadē, tā bija dziesmu svētku simtgadē, 73. gadā. Tad 18. gadā tagad Latvijas valsts simtgadē. Un
Pirms tam es vēl esmu piedarījies dziesmu svētkos, vairākos. 18. gada deju svētki tie bija tāds pacilājošs. Jo tā ir, tie patiešām bija lielie deju svētki, un tur mēs tikāmies ar daudziem kolektīviem, un paši mēs trenējāmies, un mums bija treniņu nometne, kur mēs tās dejas slīpējām, lai mēs tiktu skatē augstākā vietā. Tas bija tāda atbildība, tāds pacilātība un tāds ļoti pozitīvs periods. Pat nezinu. Protams, kad priekš manis deju svētki ir vienmēr bijuši vieni no spilgtākiem arī. Tie bija laikam priekš manis faktiski pirmie deju svētki. Tikko es atnācu, tā nākošā gadā bija deju svētki. Un tie bija manā dzīvē pirmie deju svētki, un tie man tiešām ir palikuši atmiņā, neaizmirstam ar visām tām izjūtām, ar visām tām smaržām, ar visu to gaisotni. Tā kā, tas priekš manis noteikti ir spilgtākais. Gatavojoties deju svētkiem, vienmēr 2 gadi pirms svētkiem jau sākās skate, kurā sāk izvērtēt kolektīvu, izvērtēt to repertuāru, kuru gatavo uz šiem deju svētkiem nākošajiem. Un vēl ir tāds nolikums, kad, ja tu neesi ar kolektīvu piedalījies 2 gadus pirms deju svētkiem skatē, tad tu nevari būt par dalībnieku šajos svētkos. Ļoti nozīmīgas bija deju skates. Nozīmīgs ar to, ka bija svarīgi, cik tu kvalitatīvi sevi pasniedz. Un cik atceros pēc nostāstiem, tad senioru kolektīvs Baltābele vienmēr tiecās uz to, lai viņiem būtu pašiem prieks pirmkārt, tajā visā, kur piedalās, otrkārt, lai tas priekšnesums, ko viņi sniedz, radītu sev prieku, un tad arī skatītājām prieku. Un viņi visi tur pēc dabas bija jau tādi cilvēki ļoti enerģiski, ļoti aktīvi. Tad parasti mēs, tā kā bija vajadzēja piedalīties skatē, tad obligātās dejas pa priekšu, un pēc tam bija tās, kas mums pašiem patīk. Un atlika viņa precīzi nodejot. Un parasti jau mēs no visas sirds centāmies. Un tāpēc arī žūrija, kas bija, kurai pilnīgi cilvēki, kuri kaut ko saprot, cilvēki, kuri ne, bet viņi vienkārši vienmēr mums bija ceļš uz visām vietām mums bija ceļš. Visi bija ar tādām zināmām ambīcijām, ar saviem uzstādījumiem, ka viņi grib sasniegt labāko rezultātu, viņi grib sasniegt skaistāko rezultātu. Es domāju, ka tas bija svarīgi, jo man šķiet, ka Baltābele tajā silā jau laikam bija pilnīgi jau ierasts, visiem jau bija apnicis, ka Baltābele pirmo vietu vienmēr ieguva. Tas jau bija tā savādāk. Kā Ojāram varētu patikt teikt, ka mēs vienkārši ķērām kaifus. Es domāju, ka jūs virkni skates esat tieši paņēmuši ar ļoti pārdomāto kostīmu politiku, kad uz viņu sevišķi lielajās skatēs tās nemaz nav tik maz svarīgi, kad tu atstāji tā, kad žūrī tā nosaka, vauri, cik tevi labi izskatās, un tad aizmirstās tehnika, un tad aizmirstās emocijas. Bija ļoti svarīgi, kādu vietu tu ieņem šajā skatē. Ar lielu darba ieguldījumu katram dejotājam no sevis, jo ir bijis tā, kad kādam kaut kas vairāk padodās, kādam savukārt mazāk padodās. Un tad ir bijis tā, ka cilvēki iet maliņā, strādā, mācās, iegaumē, vēlreiz atkārto, un tad iet atkal uz mēģinājumu. Šis darbs ieguldītais nav bijis viegls, un dejotāji dejo ar lielu atdevi, un pateicoties šai atdevēji ir labs rezultāts šajās skatēs. 2013. gadā bija lielie deju svētki, kur es teikšu, es biju bišķi nobijusies, bet tai pašā laikā es biju diezgan lepna ar saviem senioriem. Mēs ieguvām arī labus rezultātus deju skatē, dejojām stadionā pašā priekšā. Tās emocijas un tā sajūta, kas ir tad, kad tu ieej tajā stadionā, tas nav aprakstāms. Man liekas, ka to vienkārši skatītājs no malas nekad nesapratīs. To var tikai izprast tas cilvēks, kurš pats ir tur piedalījies un bijis tajā laukumā.
Kāpēc es tā runāju? Tāpēc, ka es esmu bijusi gan skatītāju pusē, gan dejotāju pusē, gan kā vadītājs. Un man ir 3 dažādas sajūtas. Bet to sajūtu, kas ir kā vadītājiem, dejotājiem, tas ir wow. Tas ir tāds, ka tās ir labas zāles, pēc tam pārvarēt visas grūtības nākošiem 5 gadiem. Pateicoties Ojāra Graša tādai horeogrāfiskai izpausmei, kolektīvs ir bieži piedalījies arī jaunradas deju skatēs. Tas arī ir ļoti nozīmīgs pasākums dejotājiem, jo tur top jaunākās dejas, un no tām jaunākajām dejām tiek atlasīts repertuārs uz nākošajiem deju svētkiem. Protams, tas labākais repertuārs. Ja? Jaunradas deju konkursā mēs, kad dejojām pēc Cepures man zieds, tad žūrija cēlās kājās un aplaudēja. Ka mēs nodejojām pie Cepures man zieds. Tas bija vienreizēji, mums visiem bija jāraud. Un Baltābelei ir jau, manuprāt, vairākas reizes bijis tā, ka ir vinnējuši, arī plūkuši laurus. Ja? Tā pati pieminētā deja pie Cepures man zieds, Raibais runcis daudz bija, un tās dejas, viņas paņēma publiku ar to, ka tur bija iekšā ļoti daudz tāda pozitīva humora un tādas enerģijas un tāds, tas muzikālais materiāls jau pats par sevi daudz ko deva. Ja, ka tie paši dejotāji vienkārši pavilkās uz to mūzikas materiālu. Ja, un līdz ar to tas arī tā arī izpaudās. Šajā laika posmā, kad strādāja Ojārs Grass ar Baltābeli, ļoti radoši izpaudās arī atskaites koncerti Berģu kultūras namā, tagadējā Berģu kultūras namā. Toreiz tas bija Rīgas rajona kultūras nams. Un skaisti bija šie svētki, kur apvienojās visi amatieru kolektīvi kopā. Runa vairāk iet par deju kolektīviem. Un no šiem deju kolektīviem Ojārs veidoja arī savus priekšnesumus, deju uzvedumus, kā piemēram Danču Lustes Berģu krogā. Ļoti populāras dejas kļuva ar Raimonda Paula mūziku. Jo pirmkārt jau mūzika bija tā, kas to tautu uzrunāja. Mūzika bija tā, kas uzrunāja arī pašus dejotājus. Un savukārt Ojāram ļoti viegli padevās veidot horeogrāfijas uz šīm mūzikām. Kad Ojārs izlēma atkāpties no Baltābeles vadīšanas amata, Liena bija Ojāra Graša un Ilzas Mažānas izvēlēta vadītāja, kurā viņi saskatīja potenciālu turpināt Ojāru uzsākto darbu Baltābelē. Liena gan tad vēl tikai bija vadījusi bērnu kolektīvus un ir viena no jaunākajām vadītājiem kolektīvu vēsturē. Baigi forši tikai vai tai mazajai mušiņai. Patiksim mēs. Vadītāji ir riktīgs spridzeklītis, ar to jums ir riktīgi paveicies, un man ļoti patīk, kad vadītājs ir tāds, kurš zina, ko viņš grib. Liene, kura varbūt likās ļoti, pirmā brīdī ļoti varbūt nepiemērota senioru deju kolektīvam. Viņa bija jauna, ar iepriekšējo pieredzi bērnu deju kolektīvu vadīšanā. Un, protams, kad mēs bijām piesardzīgi un sākotnēji ļoti daudzi mūsu arī senie Baltābeles dejotāji bija diezgan skeptiski un tik ļoti pieraduši dejot pie Ojāra, ka tā pirmā reakcija un tas rezultāts bija arī dalībnieku maiņa. Diezgan daudzi vecie deju kolektīvu dalībnieki aizgāja, būdami arī tiešām piesardzīgi un varbūt vēl pat nepiedzīvojot Lienes vadību, vadīšanas prasmi vai ieskatu, kā tas varētu notikt. Lūk, un es domāju, ka arī Liene sākumā bija diezgan piesardzīga un samulsusi un nedroša. Bet tā pamazām tas sākās. Salīdzinoši, protams, kad Lienes maniere un veids bija stipri aktīvāks.
Un Liene, par Lienu es varu teikt, ka viņa noteikti ir ļoti augusi. Tā mērķtiecība, ar kādu viņa iet uz to savu rezultātu, tā caurauž katru mēģinājumu. Man vismaz man tas patīk. Ja? Es tiešām redzu to mērķi caur viņu. Un to, kad tiešām tad arī no tā kolektīva tiek prasīts, un viņš tiek regulāri virzīts uz to. Liene arī ir samērā toleranta, un Liene jau balsi nepaceļ, un tās ir ļoti retas reizes. Un es nezinu, tā viņas jaunība un tas viņas tāds možums un tiešām vienmēr tas dzīves prieks un tas caurvīja visu to viņas mērķtiecību. Un tas ir tas viņas stils, un kas liek arī tad pievilkties tam pārējam kolektīvam un tad iet uz to mērķi. Liene būtībā ir diezgan piemērota tieši senioru deju kolektīvam, jo viņa kā tāda ar savu dzīves prieku, ar savu enerģiju un tādu možumu, viņa ir tieši tā, kas ir vajadzīga šādiem varbūt gados netik jauniem vairs dejotājiem, lai viņus kaut kā uzmundrinātu un tā sapurinātu. Jā, Liene ir, es taisni brīnos, es esmu pirms tam dejoju citā kolektīvā, tur bija tādi vecāki tie vadītāji, un šeit, salīdzinoši relatīvi jauna kundzīte, un savākt to bieži vien brīvdomīgo baru kopā ir visai grūti, bet viņai tas izdodas lieliski. Viņai tas izdodas lieliski ar tādu humoriņu un reizēm pasakot kādu stingrāku vārdu, bet kā vadītāji tādam senioru kolektīvam viņa, man liekas, ka ir ideāli. Liene ir ļoti uzņēmīga, mērķtiecīga, spītīga. Principā tāda, kāda, ja tic un seko horoskopiem, tāda, kāda Auna ir, tāda Liene arī ir, bet es domāju arī tās spilgtās īpašības, tādā labā nozīmē, jo tādam droši vien arī ir jābūt vadītājam, kas pastāv par savu ideju, un iet uz savu mērķi, un spēja aizraut citus, lai viņi viņai sekotu. Liene jau arī nav nekur tālu no tās ābeles nokritusi. Viņa ir nokritusi turpat blakus un nākusi no Ilzas kolektīva. Tur jau tā saikne turpinās, un lai arī droši vien iespējams, ka daudz kas pienāk klāt jūsu tradīcijās, jūsu ikdienā, jo nav jau tikai koncertu un mēģinājumi, ir jūsu privātās dzimšanas dienas balles, ir skumjie brīži, kad turat roku uz pleca viens otram, un ir braucieni no koncertiem, un ir ballītes, un kas tik tur viss nenotiek, un tur visur jums ir Liene līdzi. Un Liene arī ir strādā radoši, un tā ir tā Baltābeles atslēdziņa. Viņai tāda īpaša maniera tas, ka viņa ņem vērā savu kontingentu, kas dejo. Ja, un tur ir tā, ka pirmkārt mēs esam jau stīvi, mums tās kustības nav tādas, un mēs aizmirstam, un viņi to visu ņem vērā, un tad viņa tā pa detaļām māca, mēs trenējāmies, kamēr beidzot mums pielec, un kamēr mēs kolektīvā to visu varam izdarīt. Viņai tas ir tāds ļoti skrupulozs darbs, ko viņa ar mums dara. Es domāju, ka jā, tev ir tas brīdis, kad tevi pieņēmuši un tev ļoti ciena, un līdz ar to tu viņiem neatļauj vienkārši nolaisties uz leju. Ja? Un tas ir jo kas ir bieži vien, kāpēc, kad tu aizēji pie senioriem, es arī cenšos viņiem iestāstīt to, kad viņi var vairāk nekā viņi iedomājās. Un kad tu viņiem neatļauj nokrist zem šīs latiņas, kad es jau nevaru. Var pacelt bišķi savu latiņu uz augšu, un tu būsi tur, kur tu esi. Un tāpēc arī Baltābele ir sprigana, tāpēc, ka tu esi sprigana. Kopš 2009. gada Ojārs Grasis nolēma, kad ir laiks dot vadību jaunam vadītājam. Jauns vadītājs bija izvēlēts it kā jau apzināti,
jo gan Ilze Mažāne, gan Ojārs Grasis mani bija ievērojuši manā diploma darba koncertā šeit Berģos. Es iepriekš strādāju tikai ar bērniem, maziem bērniem, un nekad mūžā neesmu strādājusi ne ar vidējo paudzi, ne ar senioriem. Nu, lūk, un tā kā Ojāriņam ar veselību mazliet sašķobījās, tad nolēma dot vadību jaunam vadītājam, un uzreiz Ojārs zvanīja man un teica, mīļo meitiņ, vai tu būtu ar mieru? Un es sākumā uzreiz nedevu atbildi, jo man bija bailes, kā būs strādāt ar cilvēkiem, kuri ir gandrīz 2 reizes vecāki par manīm. Un tad gadījās tāda situācija, kad es biju aizbraukusi pie savas vīramātes, viņai bija jubileja, un sēžot pie galda, pēkšņi ir zvans, un zvana Ojārs. Un mēs ar vīru jau iepriekš bijām runājuši, ka, klausies, nemokies, ja tu neesi pārliecināta, tad neuzņemies to, ko tu nevari. Un es biju nolēmusi, ka es teikšu nē. Un tad, kad mēs ieraudzījām, ka zvana Ojārs, es sapratu, ka man tūlīt ir jādod izšķirošs lēmums, atbilde. Un es nezinu, kā viņam tas izdevās, bet es nespēju pateikt nē. Es viņā klausījos un teicu, nu labi, es mēģināšu. Un tā arī sākās no tā brīža, tas mans uzdevums vadīt šo kolektīvu tālāk. Un patiesībā tie pirmie 5 gadi nebija tā, ka es uzreiz arī sāku tur atvērties un tur tagad izpausties. Es vairāk mēģināju saprast to lauciņu, kā ir senioru grupā, kā ir tajā F grupā saucamajā, kādi ir tie viņu noteikumi, kādas ir tās vajadzības pašiem tiem dejotājiem, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. Saka, šī pirmā vizīte, kad viņš atnāca un pateica, ka vajadzētu kaut ko saveidot un aizbraukt. Un sanāca tā, ka man ir saiknes ar Baltkrieviju un tam līdzīgi, tad mēs to neatlikām dziļā, kā teikt, pažobelē. Un burtiski pāris mēnešu laikā mēs bijām Baltkrievijas vēstniecībā. Un tad mēs vienkārši pajautājām, kur mēs varētu aizbraukt uz kādu festivālu, lielāku, mazāku. Un tad sanāca šis brauciens uz Gomeļu 1. reizi, tad bija arī laikam 2. reizi, pat 3. reizi, tas bija diezgan sen. Un arī tā paša dalība, teiksim, kad izgāju skatuvus, ka tur, cik mēģinājums bija. Es nezinu, laikam 1 mēģinājums bija. Un tā dalība, bet pats interesantākais visā tajā un arī tāds aizraujošākais bija, ka, teiksim, viņa uzstājās tikai ne uz vienas skatuves, tur bija vairākās vietās, un ka, teiksim, tie cilvēki, kas skatījās, tur arī asari ieraudzīja. Tā kā tas bija tā aizkustinoši, tas ir tās labākās atmiņas viennozīmīgi, teiksim. Šoks arī bija pašiem Baltkrieviem, cik es atceros, jā. Viņi uzaicināja deju kolektīvus, tur aizsūtīja kaut kādas materiālus, viss apskatījās, jā. Bet, kad viņi ieraudzīja, ka tur jaunākajam ir, tā rupi sakot, gandrīz jau 60, ja, izņemot dažus cilvēkus, un ka vecākam, man liekas, bija pār pa 70, kas tur startēja, man liekas, Džonsa sieva, ja nekļūdos, tur bija 70 pāri, tad priekš šiem organizatoriem pašiem bija šoks, ka tāds kolektīvs ir atbraucis un ka viņi ir atbraukuši vienkārši pastaigāt, bet viņi arī uz tā skatuves kaut ko dara. Jo, tās ovācijas un viss tajā konkursa dienā, kas tur bija, ka, man liekas, viņi pārsita viss, kas tur bija. Jā, tur bija tiešām profesionāli deju kolektīvi. Tur nevar noliegt, ka viņi to dara profesionāli un viss, bet mūsu vecīši tur iedeva riktīgi iekšā. Man kaut kā radās pārliecība, ka Baltkrievi bija šausmīgi priecīgi, jo ka viņiem arī bija doma, kā tie latvieši skaisti lec un kā viņi skaisti ģērbti un ka viņiem tā kā trūkst tā, ka viņi ir tādi kā bezpersoniski. Tie Baltkrievi bezpersoniski? Nē, ka viņi tā domā, jā, tā varētu domāt. Mums bija ļoti labi tas viss, jo tur mēs atkal dabūjām 1. vietu. Tādi nozīmīgākie notikumi, kas mūsu kopdarbības laikā bija pirmie, tas bija brauciens uz Gomeļu 2011. gadā. Pirmoreiz mūžā braucu uz Baltkrieviju, un kur vēl uz konkursu uzreiz ar senioriem. Bet viņi bija tie, kas mani iedrošināja. Liene, tu neuztraucies, mēs jau tur esam bijuši, tur ir baigi forši, viss notiek.
Un tas pārsteigums bija tajā, kad aizbraucot uz konkursu, šos latviešu seniorus, tie citautieši uztvēra ļoti tā, ar cieņas pilnu attieksmi. Smieklīgākais ir tas, kad tajā reizē mums gadījās arī tāds notikums, kad ģirtam pārplīsa muskulītes kājai, un mums pajuka daži priekšnesumi, un sanāca tā, ka mēs ātri pārtaisījām vienu deju, lai varētu noslēguma koncertā parādīt savu grupu, parādīt savu priekšnesumu un ar pilnajiem skaistajiem, košajiem tautas tērpiem. Tāds bija viņa prasība, tāda bija. Un tad gadījās tā, ka mēs nodejojām ne senioru deju, un tā bija Kreitsburgas polka. Tā bija Kreitsburgas polka, kur dejo tikai dāmas, vīrieši nepiedalās. Bet mēs to priekšnesumu uztaisījām tā, kad kungi iznāk ar saviem spieķīšiem, skatītājiem paklanās, un noiet gar kulišu malām un stāv. Pēkšņi sāk skanēt mūzika, nāk ārā sievas. Sievas lec kā trakas, dejo kā trakas, publika skatās, un tad, kad ir pēdējais akords, tad atkal mūsu vīrieši ar spieķīšiem aiziet priekšā, paklanās, un kolektīvs kopīgi noiet nost. Zālē bija iesākumā tāds klusums, un mēs nesapratām, mēs esam nošāvuši pilnīgi garām. Bet pēc tam bija tādas lielas ovācijas, kad mēs ilgi un dikti to mirkli centāmies izbaudīt, izdzīvot. Tā. Manuprāt, Baltābele ir ļoti paveicies visos laika posmos, jo viņi ir bijuši tik ļoti aktīvs kolektīvs un darbojušies, kur vien var darboties dažādos projektos. Un viņiem ir paveicies arī ar vadītājiem, jo gan Alīda bija ļoti aktīva, enerģiska, gan Ojārs bija apdāvināts aktīvs un enerģisks. Un, manuprāt, arī šajā brīdī Baltābele varētu priecāties, jo tā viņu koncertu darbība ir diezgan spraiga. Nav tā, kad var atslābt. Ja? Savukārt 2012. gadā Baltābele jau svinēja 50 gadu jubileju. Un pateicoties novada pašvaldībai saistībā ar šo jubilejas gadu, mums tika uzdāvināts brauciens uz Horvātiju. Un arī Horvātijā mēs dabūjām izdancoties un parādīt savu latviešu kultūru, savus dančus un pie reizes apskatīt arī pasauli. Un pateicoties šiem notikumiem, arī es kā vadītāji atvēros vairāk. Kopš savas dibināšanas Baltābele aktīvi ceļoja, gan Latvijas mērogā dažādās ekskursijās, gan nesa savu vārdu un dzīvesprieku visur, kur brauc pasaulē. Un pašam kolektīvam no ceļojumiem ir daudz skaistas atmiņas un jauna motivācija turpināt dejot. Latvija mēģināja savu kultūru vairāk virzīt Eiropas virzienā. Un tad bija tas posms, kad notika Latvijas kultūras dienas Slovākijā, un ne tikai Slovākijā, vairākās valstīs. Un mēs vienā gadā pieteicāmies uzreiz uz 2 valstīm. Tā bija Spānija un Slovākija. Un līdz ar to sanāca tā, ka viena daļa dejotāja brauc uz Spāniju un otra daļa dejotāja brauc uz Slovākiju. Kas ir bijuši cits par citu labāki un jautrības pilni. Tie vienmēr ir bijuši tādi neaizmirstami, gandrīz vai tiešām visi cits par citu dažādāks. Un tie autobusu braucieni, kas saliedē. Tātad laika posma no 95. gada līdz 2003. gadam. Salacgrīva, Madona, Ventspils, Ludza, Kuldīga. Un visur, protams, ka tā atmosfēra
es varu teikt, ka Baltābelē ir savas tradīcijas, savi rituāli, un katra ballīte bieži vien izvēršas par spilgtu pasākumu, vai tie būtu Jāņi, vai tie būtu Ziemassvētki, vai tās ir kāds ārzemju izbrauciens. Katrā var atrast. Es pat nevaru tā pateikt, ka tas būtu viens spilgts notikums. Man liekas, tas viss kopā ir tāda spilgta kopā būšana. Katrā ziņā man ļoti aizkustināja un patika koncerts ar Iļļu koncerts, kurš bija Iļļu jubilejas koncerts, kur arī mums bija tas gods piedalīties arēnā Rīga, kur Iļļi spēlēja un dejotāji dejoja. Tā bija tāda arī spilgts. Protams, arī dziesmu svētki, jebkur dziesmu svētki ir ar savu odziņu. Un es domāju, ka Iļļu koncerts varbūt ir viens no tādiem citādiem un iespaidīgākiem. Par ceļojumiem. Man šķiet, es esmu ļoti daudz dzirdējis par kolektīviem, kuriem, lai tāda saprašana vispār par dzīvi, kas ir dejošanas dzīve, kad ceļojumi tie jau, kā parasti cilvēkam parādās, kas tad ir, kā viņi vispār var spēj savā starpā saprasties. Un es daudz esmu dzirdējis no kolektīviem, kuri tieši izbraucienos ir tādi konflikti, jo tur parādās cilvēks, vairāk vai mazāk. Tad mēs esam ļoti daudz braukuši ar Baltābeli, gan ar iepriekšējo vadītāju kopā, gan ar Lienu pastareiz, un gan arī bez Lienas mēs esam braukuši. Mums ir sākot ar to, kad ar Ojāra laikā mēs braucām, pirmais brauciens bija uz Gomeļu, kur tas bija tik tāda neiespējamā misija, kur mums vispār piedalījāmies konkursā, kurā mēs aizgājām uz to konkursu un saprotam, es nesaprotu, ko mēs te darām, jo tur ir tādā līmenī dejotāji, kuri galvu vienā leņķī, kāju vienā leņķī, un ko mēs seniori šeit darām. Bet tas, kā mūs atkal uzņēma, bet tajā pirmajā braucienā tas bija tā kā viņi pirmkārt redzēja pirmo reizi, tas ir, kurš gads? 2008. gadā, ka viņi pirmo reizi redzēja vispār, kad tādā vecumā dejo, un ka vēl var dejot tā, un tas veids, kā mūs uzņēma, tas bija, visas avīzes bija pilnas, safotografēti, mēs bijām no visām pusēm, mūs tur intervēja nemitīgi, un tajā konkursā mēs dabūjām augstus rezultātus un balvas. Balvu televizoru. Jā, tas bija, tā priekš tā laika skaitījās gana liela balva. Mēs braucām gan uz Austrijas, mēs esam braukuši uz Ungāriju. Jā, tie ceļojumi bija tādi, ka mēs... Tā bija tā kā balva katru sezonu beidzot pēc grūti padarīta darba, pēc iegūtām balvām un tie ceļojumi sākumā ar autobusu, pat pirmie braucieni bija, man liekas, pa naktīm braucām tur, vai kā tur ņigu gāja tur mums. Tā ir vesela dzīve autobusā. Jā, mēs tos braucienus gaidījām tur, var teikt. Mēs braucām kopā ar Ogrēnieti uz Līgo svētkiem, uz Freiburgu. Jā, Švarcvaldi, un tur, bet kurš tas gads bija? Nav svarīgi, kurš, bet... Bet tas bija viens no skaistiem pasākumiem kārtējo reizi, kur autobusā mēs dejojām, un Ojārs dziedāja, un spēlēja, un filmēja, un atkal Ojārs iesaistījās kā vadītājs tajā, vadot un mēģinot apvienot divus šos kolektīvus, Ogrēnieti un mūs, jo mēs jau bišķi greizsirdīgi bijām, ka viņš ir arī Ogrēnietim kā vadītājs, bet tas brauciens bija jauks, un Jāņu svinēšana ar dzīvošanu sākumā Piedzvaigžņu viesnīcā un finālā teltīs. Tas bija interesanti. Un tad mums bija Šmitmīlēn, kur Vācijā, kur mūs arī mēs braucām pilsētas svētkiem. Oktoberfest atklāšana, tāda pilsētas mēroga, arī ar cūkas cepšanu tur un arī ar
kur mums bija savs koncerts, jāsniedz tā kā pilns koncerts, tad vesela programma bija jāsniedz. Uz tādas 4x4 skatuvītes, 8 cilvēki. Tā bija diezgan ekstrēms pasākums, bet atkal ar ārkārtīgi labām atmiņām par to braucienu. Mēs esam bijuši pie kaimiņu valstu pārstāvjiem ciemos. Un tur dancojuši kopā. Un tam mums bija autobus. Mums to autobusu norganizēja pagasts. Mēs arī kaut ko likām. Tam mums bija Alīda vai Ojārs vēlāk. Bija tie, kuri dabūja gidu. Viņi norganizēja. Tad mēs braucām. Un ballīties var pateikt. Tas man vienmēr sajūsmīgi galdi. Baltābelē, rosoli, cepeši, viss kaut kāda, pilns, katrs tur saimniece pilnīgi izpaužās. Greiziem ratiem jau mazāk, ritenītim vēl mazāk, un mazajiem ritenītim kolas un čipši. Pirmie sāk dejot Baltābeli. Viņi parasti arī diezgan ilgi tur, bet viena no pirmajiem aizies. Pēdējie sāk dejot mazais ritenīts, un tā kā balla beidzās, viņi saka, kā mēs vēl gribam? Es saku, bet pulkstens jau ir cik naktī, ja? Nē, mēs taču pat tikai sākām, jau pirms tam viņš šūpojās ļoti ilgi. Un tad tas ir atkal vēl viens nākošais brīnums, ka pat viņi ir nolekuši tās dejas un liekas, kur vēl vairāk. Bet viņi vēl līdz rīta gaismaide turpina to laiku. Tur ir daņči un dziesmas. Un viņi visi ir arī dziedātāji. Baltābele ir pieredzējis daudz un skaistus momentus. Un daudz, kas viņus vēl sagaida. Bet par to, kas ir bijis, vislabāk atcerās paši dalībnieki. Uz Baltābeli es atnācu 2002. gadā, kad deju kolektīvu vadīja vēl Ojārs Grasis. Tā man laikam bija kāda tāda neizdzīvota un atkal atjaunojusies nostalģija pēc dejošanas, un atnākot šurp, gadu ziņā varbūt es vēl gluži neatbildu senioru statusam, bet Baltābeles dejotāji tik brīnišķīgi un sirsnīgi uzņēma mani savā pulkā, ka nebija divu domu, ka tā sajūta šeit bija ļoti laba. Principā visi, mani ieskaitot, mēs bijām ļoti atvērti pret jebkuru cilvēku. Mēs vienkārši priecājamies un varējām, mums nekādi ļaunumi ne pret ko. Mums nebija tenkas un tā, kad ir kolektīvi, ļoti labi zinu, kad ir saucamās primadonnas un tik viņas teiks, un tie pārējie neko, un vadītājs arī nekas nav, tikai tāds. Bet par laimi tas nebija pie mums. Mēs vienmēr aprunājāmies, mēs vienmēr izkritizējāmies par pasauli, par riņķi apkārt, par jauniem notikumiem, ko mēs darīsim, vai mēs varēsim, vai nevarēsim, kāda ir mūsu nākotne. Apmēram tādā stilā. Man uzaicināja dejot, es 20 gadus nebiju dejojis, un tad es izdomāju, ka ir 100 gade deju svētku. Respektīvi Latvijas 100-gade. Es atcerējos, ka es esmu dejojis pirmajā 100-gadē, dziesmu svētku 100-gadē. Un tad es izdomāju, derētu arī vēl vienu nodejot. Un ja tagad parēķina, tad ja būs 23. gadā 3. 100-gade, tad es sagribētu, tad būtu man 3 100-gades, kuras es varētu padejot uz lielās estrādes vai, teiksim, stadionā. Nē, es nācu tā uz šo kolektīvu, tā nezinot pilnīgi nemaz. Es pazinu tikai vienu cilvēku, kāds ir tas kolektīvs. Man ļoti labi patika, ka man tās sirsnīgi uzņēma, un te ir tāda brīva atmosfēra un ļoti inteliģenti cilvēki. Tas man ļoti imponē. Bet pilnākie iespaidi bija, labākais mums bija pirms 100 gadus VFA koncerts. Un tur uzaicināja, laikam, viens vecākās paaudzes kolektīvs bija, un tas bijām mēs. Un mēs tā, man liekas, ka ļoti labi nodejojām, un bija tāds pacelājums. Baltābele ir kolektīvs ar savu raksturu, ar savām tradīcijām. Dejotāji, entuziasti. Vienkārši tāda
kā es saku, reti laba kompānija. Bet vienmēr zinot un redzot lepnos un cēlos Baltābeles dejotājus, man no viņiem ir bijis tā kā nedaudz bail. Jo man Baltābele ir likusies vienmēr mazliet iedomīga. Bet tad, kad es viņus iepazinu tuvāk, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, tas bija pat pāris gadus atpakaļ, tikai, ka es pirmo reizi studēju jums savu deju Zemgales tūdeliņš, tad es sapratu, ka patiesībā Baltābele ir ļoti vienkāršs un foršs kolektīvs, kas to savu lepnumu ir nopelnījis ar milzīgām darbspējām. Vienmēr es teiktu, ka senjoriem ir šausmīgi mīļi strādāt. Ir viena lieta, ko nedrīkst sākumā jau pielaist, lai viņi sāk ar tevi diskutēt daudz un runāt pretī. Ja? Tev ir jādabūt tā robeža, ja? Bet tas ir ar senjoriem tāpat kā ar bērniem. Ja tu viņiem samīļot, ja tu ar viņiem atrod kopīgu valodu, tad tā ir fantastiski strādāt. Ja? Pa lielam jau laikam viss šī vecuma deju kolektīva kaut kur vairāk, ja mazāk ir vienādi, bet man liekas, Baltābelē ir kaut kāda lielāka dzirks, jo tur ir vairāki kadri, es tā teikšu, ja, kas uzkurina to, un man liekas, ka viņi ir baigi jastrie. Un Baltābelē es dejoju no 2002. gada, un ienākšana Baltābelē sākās. Bišķīt jāatkāpjas atpakaļ nedaudz vēsturē, lai visu to sasaistītu kopā. Tas tāds interesants stāsts. Mēs ar Elgu dejojām pirms tam 80. un 90. gados Ritenītī pie Ojāra un pie Ilzītes. Ojārs bija mūsu vadītājs, un Ilzīte bija tajā laikā nevis horeogrāfa, bet repetītore Ritenītī. Un tā mēs nodejojām Ritenītī diezgan ilgus gadus. 90. gadā bija pēdējie deju svētki, ka mēs tad bija bērni maz un bija pauze. Un tad pienāca 2002. gads. Pat cik tik mēs ar Elgu kopā dejojām, tad es gāju līdz viņai uz mēģinājumiem un dejoju. Jā. Un tad pēkšņi, tad bija miers, mums bija mazi puikas, dejot vairs nevarējām, un beidzot bija miers no dejošanas. Un tad pēkšņi vienu dienu zvana Ojārs, kurš jau bija tā kā no aprites, no manas prāta aprites jau tā kā pagātne. Zvana Ojārs un saka, Girtu, tu Baltābelē ir problēmas sastāvā ar vīriem. Tur, man liekas, vienam bija ar sirdi kaut kādas problēmas, un skati tuvojās, un tas līmenis ir jānotur, un skatē ir obligātie nosacījumi, ka tiem 8 pāriem skatuves jābūt, un viens pietrūkst. Un viņš man piedāvā, lūdzu, uzaicina, vai es nevarētu izpalīdzēt konkrēti uz to skati, aizvietot šo dejotāju. Tā mēs konkrētā laikā, konkrētā vietā, nedaudz 10 minūtes ātrāk ierodamies pie Berģu kultūras nama, kur tas mēģinājums notiek, un sēžam mašīnā un skatāmies, kad tie dejotāji nāks, kur viņi ir. Sēžam, jau 5 minūtes pāri, jāiet iekšā, nav dejotāji, nav, iesim, tad skatīsimies. Ejam iekšā, varam durvis vaļā, tur visi stāv uz skatuves, agrāk bija 2 līnijās meitenes, vīris, sievas. Visi uzreiz ar ovācijām, mūs ar aplausiem sagaida, viss tas sastāvs. Sagaida mēs tādi, pilnīgi mēmi, godīgi sakot, bez valodas. Tā sagaidīšana bija tāda, mēs nevienu nepazinām tur iepriekš. Un skatāmies, tur cilvēki gados, kupas sievas, vīri ar tādu jau kumīti mugurā, viss bija izvērtās. Cik mēs ar Elgu esam jau teikt. Bet patiesībā es jau aizgāju līdzi, un Girtu jau vajadzēja, kā parasti meitas vienmēr ļoti daudz. Bet Ojāram
tā kā Liene un arī Valdis teica, viņam piemīt fantastiska harizma un māka pasniegt daudzas lietas tādas, kuras tu nevari atteikt, tu nevari pateikt nē. Un tajā brīdī, tagad notic mēģinājums, bet es sēžu malā. Un viņš tā, ko tu te sēdi? Tu tā kā arī varētu nākt tā kā dejot. Man tajā laikā vēl tikai 37 gadi, un tā kā patiesībā es vēl tīri labi darētu, tā kā vidējos. Kolektīva uzņemšanas veids, kā viņi mūs uzņēma un kā mēs iegājām tajā kolektīvā, kā tie cilvēki tik sirsnīgi un atvērti. Sagaida tā, it kā tu būtu kaut kas ārprātīgi īpašs. Jā, pat jau palika nērti, ja, kad tā uzmanība tā uz mums. Man arī bija tajā laikā tikai 40 gadi un jauns gurts un salīdzinoši. Man liekas, ko mēs esam arī pārmantojuši joprojām arī šī Baltābelē, kurā mēs jau dejojam pie Lienas Gēlāns, tad nekad nav bijis nozīme tam, ar ko tas cilvēks nodarbojas. Nozīme bija tam, kas tu esi, kā cilvēks, ko tu vari izdarīt, kā dejotājs, un tā bija tā svarīgākā nozīme. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai kolektīvā, ka nedomā par to, viņš ieņem tādu amatu, vai viņš dzīvi strādā to. Tas Baltābelē nekad nav bijis svarīgi. Jo Baltābele ir viena vienīgā, un jūs esat vieni vienīgā tieši tādi, kādi jūs esat. Jūs varat pamanīt, un ja tagadējais sastāvs, kad tas Baltābele ieraug jau tālu, lai pļavā tur dāmas ir savos skaistajos Rīgas tērpos un tajās audēs, kuras kā tādi gulbji mirdz, tad tā ir Baltābele. Mēs jau nezinu, kura paudze esam tie, kas dejo, lai ar vienu jaunas paudzes būtu. Mēs aiziesim, lai nāk citi vietā, lai tas kolektīvs, tā kolektīva gars, lai dzīvo. Tas ir ļoti svarīgi. Teiksim, mums visiem, cik es zinu, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs atnākam šeit, kā sacīt, jāsaka, atbrīvojamies no savas ikdienas un varam tā, no sirds gan fiziski, gan garīgi atpūsties. Tas ir galvenais. Protams, ir nezaudēt to pēctecību un būt un ziedēt. Baltābelē ziedēt vienmēr. Un novēlējums Baltābelē ir būt tikpat radošiem turpmāk, būt tikpat aktīviem un enerģiskiem turpmāk, ļauties dūlajām vadītāja iecerēm un sapņiem, un nekautrēties, ja kaut kas ir jādara ne tā, kā ir raduši ikdienā, bet visam jaunajam padoties un tik uz priekšu. Un es teikšu, ka noteikti Baltābelē vēl ir garš mūžs priekšā, jo ritenītī aug mūsu topošie seniori. Un mēs ceram, ka viņi nāks pie mums dancot. Es gribētu novēlēt, lai tagadēji dejotāji to visu nes tālāk un lai vienmēr būtu radošas dejas un lai vienmēr būtu jautrs prāts, lai vienmēr būtu dzīves prieks un dejot griba. Kā ir teikts vārdos Baltābeles himnā? Es domāju, vēl noteikti tikpat daudz gadu un vienmēr turēties formā un vienmēr būt tam kolektīvam, senioru kolektīvam, kurš atraujas no zemes. Tas novēlējums būtu jau šis pamats, kā mēs esam līdz šim veidojušies no paudzes uz paudzi, no slāņiem uz slāņiem, viens otru papildinot, viens otru pilnveidojot un turpinot iesāktās tradīcijas, turpinot paņemt šo iepriekšējās paudzes mantojumu. Un tā mēs kopā, neskatoties to, ka mainās sastāvi, mainās vadība un mainās cilvēki, mēs saglabājam visu iepriekšējo un arī tas novēlējums būtu turpmāk, lai mēs visi paliktu kopā augt,
kopā pilnveidoties un kopā būt. Lai Baltābele turpinātu to, ko iesāka viņas pamatlicēji, lai viņa vienmēr censos būt pirmā. Es novēlu, lai Baltābele būtu savstarpēji draudzīgi, viens otru cienītu, mīlētu un labi dejotu visu no savu mūžu. Lai Baltābele saglabātu sirdī prieku, dejai, spētu un saglabātu to sapratni, kas ir vajadzīga labiem dejotājiem. Šis ir tas trakais laiks, kad mums visiem ir jānovēl pirmkārt veselība, un arī Baltābelē veselība noderēs, lai raids dejsolis, lai veselība, saudzējat un mīlat, lolojat savu vadītāju, jo katra kolektīva vadītājs ir arī kolektīva seja, un mīlat lieni, saudzējat viņu, un lai mums visiem kopā izdodās. Ilgu mūžu, dalībniekiem labu veselību, izturību un saticību, lai Baltābelē veicās. Un lai jums kopā izdodas kaut kādas jaunas lietas, ko jūs varbūt atklāsiet kaut kādus dejas virzienus vai kādus uzvedumus, ko jūs varat uzrīkot, kādi vēl nav bijuši. Jo svarīgi ir, teiksim, tad, kad tik ilgus gadus ir iets tādā vienā virzienā, izmēģināt kaut ko jaunu. Tad te būtu vēlējums vienā skaistā, plašā namā uz brīnišķīgas skatuves, kur pietiek vietas gan tagadējai Baltābelē, gan tiem, kas vēlas uz skatuves uzkāpt. Visas tās paudzes kaut vai noiet no vienas kulisas līdz otrai, pateikties par to laiku, ko pavadījāt Baltābelē. Un daudz, kas šodien, ko esmu teikusi, ka tas viss der tam laikam, un ka tas nav nekas vecs un novecojis. Un ka jūs visi, kas esat arī šodien, esat uz skatuves un esat kopā vienā pārī, vienā brīnišķīgā Baltābelē.